Šodien ir tik silti, 1. aprīlis 2024. gads. 21 grāds. 2 dienas iepriekš nolija lietus, zaļo zālīte tagad. Zied hiacintes, krokusi, agrās tulpītes, sniegpulkstenītes jau noziedēja. Un ir tik labi, putniņi čivino, lieldienas pagāja, un sākas dzīvība virs zemes. Šodien es jūs gribu iepazīstināt ar mākslinieces Beatrises Kārkliņas autordarbiem. Šī jaukā krūzīte ar pūpoliem un ar vizbulītēm tika ilgi gaidīta, jo mums bija apakštase un kūkuškīvis, un šo uzgleznoja māksliniece Beatrise Kārkliņa. Jā, redziet, zīmē Beatrise Kārkliņa. Un bija jauki saņemt šo krūzīti tieši pirms lieldienām un priecāties par tik jaukiem zīmējumiem. Māksliniecei ir cienījams vecums, un viņa vienalga turpina zīmēt, priecēt Latvijas iedzīvotājus ar saviem skaistajiem zīmējumiem. Beatrise Kārkliņa ir aizvadījusi visu savu dzīvi ar porcelānu. Un lūk, viss komplektiņš beidzot ir kopā. Zemeņu laiks vēl nav pienācis, bet šādu skaistumu ir jāredz. Arī šo ir zīmējusi Beatrise Kārkliņa. Mīļās zemenes atgādina vasaras sākumu. Bet vai jūs atceraties, kāda ir zemeņu smarža? Vai nav apbrīnas vērts darbs? Uz šo skaisto kafiju kannu var skatīties ilgi. Pagriezīsim otro pusīti, krūzītē un kafiju kannai. Zeltījums. Un, protams, šo visu ir zīmējusi Beatrise Kārkliņa. Nu, un, protams, margrietiņas. Arī šo skaistumu ir zīmējusi Beatrise Kārkliņa. Arī redzam, Beatrise Kārkliņa ir uzlikusi savus vārda un uzvārda pirmos burtiņus. Tā parakstās māksliniece. Un šeit, mani mīļie skatītāji, ir daļa no šīs brīnišķīgās mākslinieces darbiem. Un vēl no agrākajiem
Arī tos es vēlos jums parādīt. Smalkas neaizmirstulītes. Brīnišķīgais dekols, smalks, zelts ar kobaltu. Ah, kā priecētās! Un ja vēl zini, ka šeit ir mākslinieces darbs. Un arī šis skaistais trio Vida ir Beatrises Kārkliņas zīmēts. Ko novēlēt jaukajai māksliniecei Beatrisei Kārkliņu? Veselību, spēku un izturību.